Cienījamā stipendijas fonda valde. Vēlos izteikt sirsnīgu pateicību par man piešķirto stipendiju, kas ļāva man piedalīties Garezera vasaras vidusskolā. Jūsu atbalsts man nozīmē ļoti daudz, jo tas palīdz man saglabāt un stiprināt manu latvisko identitāti, dzīvojot Amerikā. Garezerā es ne tikai padziļināju savas latviešu valodas zināšanas, bet arī piedalījos skolas 60 gadu jubilejas svinībās, mācījos dejas, dziesmas un daudz uzzināju par Latvijas vēsturi un folkloru. Tur es satiku savus draugus no iepriekšējiem gadiem Tāli, Tediju un Teo, un ieguvu jaunus draugus Kristapu un Robertu, ar kuriem kopā izjūtu piederību latviešu kopienai. Pagājušajā gadā Toronto dziesmu un deju svētkos, kura bija neaizmirstama pieredze, kas vēl vairāk nostiprināja manu saikni ar latviešu kultūru, un nevaru sagaidīt piedalīties nākošajos svētkos Grand Rapidzā. Arī šogad šī saikne turpināja augt caur nometnes svinībām un aktīvu līdzdalību latviskās norisēs. Mums vasaras beigās bija vēstures biļetes, par kuriem es ļoti uztraucējos, bet tad, kad īstenībā atnāca tas laiks viņas nokārtot, man gāja tik viegli. Es biju viens no 2 bērniem savā klasē, kas izlozēja tautas atmodas biļeti. Šajā biļetē bija 4 vienkārši jautājumi. 1. Kurā gadsimtā notika tautas atmoda? 2. Kas bija jaunatvieši? Nosauc vismaz vienu jaunatvieti. 3. Ko jaunatvieši uzsvēra? Kāpēc tad bija svarīgi? Un 4. Kāpēc pirmie dziesmu svētki bija svarīgi? Vai jūs varat atbildēt uz šiem jautājumiem? Es dabūju 94% acīm biļetēs, un par to ļoti lepojos. Man nebūtu bijis iespēja vispār vielu mācīties, ja es nebūtu gājis uz GVV. Brīvlaikā nodarbojos ar makšķerēšanu, es taisīju našķus un biju tautas dejas interešu grupā. Makšķerēšanā es noķēru mazu 1,5 mārciņu mazmutes asarīti. Nakšķos mēs taisījām grauzdiņus, debesmanā, rosolu, marinētos gurķus, augsto zupu un kartupeļu pankūkas. Man visvairāk garšoja augstā zupa, jo tā garšoja vislīdzīgāka tām, kas man ir bijušas Latvijā. Man visvairāk patika taisīt debesmanā, jo es varēju sēdēt un turēt putotāju līdz sanāca gardi. Tautas dejas sākās pēc 60 gadu jubilejām, un tur mēs iemācījāmies vienu deju, kurā dejoja apmēram 30 bērni. Deju nosaukums bija Mūžam citas nemīlēšu. Mēs šo deju nodejojam izlaiduma koncertā. Man vismīļākā vakara nodarbība bija Oskaru vakars. Mēs bijām sadalīti grupās un mums vajadzēja uztaisīt filmu. Tēma bija, kas notiktu Garezerā, ja. Mana grupa uztaisīja dokumentālo filmu par kas notiktu Garezerā, ja būtu mērs. Filmā mana loma bija Patient Zero. Stāsts sākās ar mani, kad es esmu toaletē un mazgāju rokas. Tad eju gulēt un pieceļos nākamajā dienā ar plankumiem uz rokām. Man ir klepus un man mati sāp. Diena paiet un es vakarā spēlēju poker ar saviem draugiem un netīšām pieskaros viņa rokam. Mēs nākamajā dienā ceļamies vēlreiz un mums
visiem ir tādi paši simptomi. Mēs uzsaucam ārstu un arī atnāk žurnālisti aplūkot šo jocīgo slimību. Ārste uz mūs paskatās un visu nometni ieliek karantīnā. Un viņa sāk domāt par zālēm, kas mūs var izārstēt. Nākamajā dienā, kamēr viņa staigāja uz ēdamzāli, viņa saskatīja sēni un to pagaršoja. Tad viņai sāka justies ļoti magical. Vēlāk ārste mums arī iedod šo sēni un mums paliek labāk. Tāds bija mūsu stāsts. Paldies, ka dodat man iespēju un citiem bērniem ne tikai mācīties par Latviju, bet arī dzīvot latviskā vidē. Tas man palīdz augt kā latvietim un cilvēkam. Esmu pagodināts šogad saņemt nometnes balvu vislatviskākais puisis nometnē. Jūsu atbalsts ir ieguldījums manā izglītībā un mūsu kopīgās kultūras nākotnē. Ar pateicību un cieņu Pēteris Pēcis Burčats.